Zaļā poga, viņam ir starts. Zaļā poga starts, launch control tu zini. Spiež pogu, kāds līdz galam. Atlaid pogu, turi ruģi. Un kāds pātrinājums aptuveni ir? 1-1 līdz 100. Okay. Esi gatavs? Vienmēr gatavs. Nu tās tu kaut kāds vecī. Labs. Tās pātri. Wow. Wow. Nu labi, ļoti labi sanāca. Ļoti labi. Paldies. Tiešām ir smaidi. Nu ko, mainamies? Nu, davai, es tev iedošu savu uzvalku un pamēģinās ar rallycross mašīnu. Davai. Davai, ejam. Tu esi manā bijušajā darba vietā. Nekas sarežģīts. Stūre, ātruma pārslēdzējs, rokas bremzes, Es jau 3 pamēģināju. pedāļi. Un tev virsū ir sporta kostīms, kas ir nedegošs. Apakšā ir apakšveļi, kas arī ir nedegošs. Speciāli sporta apava, cimdi, ķivere. Nu, drošība ir augstākie līmeņi, tā kā tev nav ko uztraukties braucot trasēm. Šeit ir mazs slēdzes galvenais. Jā. Uzreiz automātiski jau kā dzirdi ieslēdzās Sūknis, degvielas, jā. sūkņi un viss aizdedzis. Ventilators, nu un tad baltā poga, lai iedarbinātu. Un ko es domāju, ka es tev esmu lielākoties visu apstāstījis pašu elementārāko. Nu, tu vari kādu aplīti izbraukt. Kā jums tur ir ar to startu? Ko tu dari, lai izceltu viņu? Pirmais tev jāieliek ir pirmajā ātrumā, kas Jā. ūdens mocim tev nav. Otrais solis ir sajūgs, ir nedaudz jāatlaiž, un tajā pašā brīdī tu sāc pieturēt rokas bremzi. Tad tu jūtīsi, ka mašīna sāk iesaisties. Tas nozīmē to, ka tev vairāk svars ir uz aizmuguri, un tajā brīdī, kad tu atlaidīsi sajūgu un dos gāzi, tajā brīdī tev būs tā kā lielāks pātrinājums. Un tas viss ir jāizdara vienlaicīgi. Piloti, kādi iespaidi, kā jums gāja, kā pašiem likās? Es biju ļoti pārsteigts, ka ūdens motocikls arī var ļoti labi vadīties uz ūdeni, jo pirms tam bija braucis ar parastiem ūdens močiem, un viņi, diemžēl, tik labi nevadās, un pātrinājums prātam neatverams. Protams, emocijas. Tāds smaids sejā man sen nebija bijis. Jā, tāpat mēs arī jau ar Jānu sarunājam, ka nākamu taisīsim testu jūlijā arī gribās pabraukt obligāti. Āķis lupā. Jā. Pēter, varbūt tāda viena ritīgi svarīgākā lieta, ko tu esi tādu atziņu ieguvis Man 3. braucot. Ir 3 tev. Jā, rocune. Tā pastāst, ko nozīmē. Ar rokas bremzi parasti tu uz ielas mašīnu noparko. Kā šeit? Šeit ideāli strādā un ļoti tā, ar izjūtu. Ļoti laba mašīna, man ļoti patīk. Man patīk, ka es esmu savs. Un man nav augsts. Ko es domāju, eksperiments ir izdevies. Šis bija pirmais mēģinājums samainīt vietām 2 sportistus, bet noteikti ne pēdējais. Ko, vīri, paldies jums liels, bija jautri, es ceru, kā arī jums. Paldies.